tur kapteinis arī uzliek brilles un binoklī uz kājām raugās. Viņš mīl tās šļakatas un šalkas, jo krastā tam neviena draugā. Pagājušā gadā vēl bija jūrskola, mūsu pie vidusskolas bija klase. Tagad likvidēja un tie nedaudz zēni pie mums brauc mācīties no visas republikas. Tā bija pirmā pamata izglītība jūrskola, lai iet pēc tam jūras akadēmijā. Un paņēma un nolikvidēja. Viņi bija apmēram kādus 20 gadus faktiski. 20 gadus. Un tātad Kadra kalna vienmēr nav. Ja Kadra kalna neveido, tad skaidrs, ka nekas nākotnē nevar īsti veidoties. Un arī tie jaunieši nav līdz ar to. Katrs aiziet uz savu citu profesiju, un tas ir viss. Un ja daži, kas sapņo pa jūru, tad tas savu izglītību turpināja jūras akadēmijā, un viņš aiziet uz izniecību, uz lielajiem, kur vairāk maksā un kur var labāk nopelnīt. Bet večiem ģimenes un draugi un senču kapsēta un mājas, tad pavēl kapteinis tāds dīvains, ka kuģim tūdaļ jāapstājās. Bet latvietim vienmēr šī iešana jūrā jau ir tā kā dzīves ziņa. Tā nav taču vienkārši tikai darbs un naudas pelnīšanas avots. Bet saprotiet, kopš mana tēva zvejniecības laikiem, tas ir 50. gadi, pēcvaru gadi, ja, katrā jūrmalas ciematiņā bija pa 10-20 laivām krastā, kur zvejoja vietējo zivi. Katrā ciematiņā. Es pats nākts no Ragciema. Ragciemā bija 30 zvejnieki. Tālāk Klapkalnciemā bija 30 zvejnieki. Plienciemā bija tikpat. Ķeserciemā, Engurē bija divās vietās tie saucamie sedumi, kur laivas bija. Tālāk Abragciemā bija, Bērsciemā bija. Bet tagad dažos nav nemaz un dažos pa vienu. Es pat neredzu veidu, kādā veidā varētu atjaunieties zvejniecību. Krasta zvejniecība vietā, es pat neredzu. Ir havārijas motoru laiva ar degvielu 1 stundām dažām. Lec kapteinis tajā, saugdams vīriem, jums krasts, mani jūra un bez bāžām. Tad ir tikai konservus, un tur jau arī iet pūs okeāna zīves. Ar to šprotu vien jau vietējā neēkoši. Tā nav vietējā zvejnieka ēdienas. Tas ir zakurs kaut kur uz eksportu. Ja. Vietējā zivs ir nožāvēt reņģīti, ja. Lucīti nožāvēt, bet tas lucīts arī nav. Mēs jau arī esam paši kādreiz vainīgi bija, ka mēs Krievu laikā lučus iznīdējām. Mēs malā miltos, ja, un iznīdēja tonnām, vedi krastā lučus un nepārstrādāja, jo tas nebija kaut tad izdevīgi, ja. Un samala miltos un iznīdēja, un luči nav. Un luči jau tikai ir mūsu Latvijas delikatē sēdamās zivs. Pat vidzemē viņi nav īsi, viņi tikai pa Kurzemes pusē ir kūpināts lucīts. Un Baltijas jūras pusē nav lucīts, tur ir atkal burti. Tā kā pasacīt to, kā atjaunosies, es nezinu, kāda negatavojās, jūrskola kaut kas likvidēja. Tā krasta zvejniecībā tikai ciemā pa pāris 3 laivām, un ja nožajo, tad tikai priekš sevis nožajo. Un tas tirdziņš, kas ir ciemā, tur Ragaciemā vai kur, tas lielāko daļu pārstrādā okeāna zīvi. Ko tur var darīt? Skumbriju kūpināt, staurīdu un sviestu zīvi un kādas zīves tur nav. Vietējiem iedzīvotājiem tas dārgs prieks arī, ārkārtīgi dārgas cenas. Ja grib nopirkt kūpināt lucis, tad jāmaksā 6 lati par kilogramu. Ja, piemēram, mēnes krājumu vietējām mazam zvejniekam, viņš mēnes līcī nevar nozajot, nav mēnes. Tikai Baltijas jūrā. Mēnesu krājumi, vispār zivu krājumi ir saistībā arī ar piesārņojumu.
Nē. Nav, jā? Nē. Tas ir migrācijām ar barības bāzi. Un līdz ar to, ka tie līdz ir mazāk reņģi krājumi, saldūdens varbūt līdz ir vairāk tagad kā agrāk, daži sādāks bija vai kā, bet mēns, ir jau daži eksemplāri, bet tie jau nav tā kā Baltijas jūrā. Raudaveči, asaras, kā zviņas un spirtu laiž pariņķi aši, bet kapteini vienprātā jūra nesiļķes, brētliņas vai laši. Te jau izmēģināja kādreiz banka tādas lašu lielus dārzus veidoja Rīga jūrā. Bet tie atkal tas reljefs, uzgāja kāda lielā vētra, ziemeļa rietrums, kas ir sevišķi mūsu pusē ir. Viņš ar visu sit ārā visu. Vai Norvēģijā? Norvēģijā, viņi saist starp fjordiem. Mūsu saimā tak nav neviens zvejnieks, kas varētu kādu vārdu teikt. Kāpēc jūras skola izjuka pie mums? Tāpēc, kad nevarēja valsts nofinansēt izglītības ministrija 4 vai 5 pasniedzējus. Ja? Kapteinu vienkārtīgi, vienu mehaniķi kārtīgi un vēl kādu jūras braucēju, kas varētu jaunajiem zvejniekiem dot savu zināšanas. Pats kuģīts vecs un drīz to griezīs un pārpirks lūžņu savācēji, kur paliks viļņos aizmiršanās, kur kaijas briļainās un vēji. Bet tikai ar tādu nodokli es jums maksāju par veco kuģi, ja jūs to naudu ieguldīs jaunajā, kurai arī mēs dosim labvēlīgas apstākļus, lētāk un tālāk. Jā. Solis jau ir labs, bet viņš tikai ir uz iznīcināšanu. Viņš nedod neko jau. Trauc kapteinis sniega, vētras ķēpā, vien jūrais, nekā vairs lieka. Līpsējās sniegs un bezgalība, brēc kājas briļainās no prieka. Es kādreiz domāju, es teicu, visi ir par Latviju, ja? Bet paši savā starpā kaujās. Mums ir viens mērķis par Latviju. Kāpēc mums savā starpā kaujās?